welcome back. Interesantais fakts, ar ko man liekas jāsāk steidzami, ir, ka šis nav pirmais Vānas podcasts. Pareizi? Šis noteikti nav pirmais. Noteikti nav arī pēdējais. Bet pirmo mēs taču ierakstījām 2 gadu atpakaļ jau. Nu, tas tieši tagad nāca pa kāpnēm augšā un domāju, vai ir pagājuši 2 gadi. Man liekas, ja nav 2, tad gan drīz noteikti. Un, tu domā to, kur mēs vingrojām? Ja mēs to saucam par podkāstu tajā laikā, tad noteikti mums ir vēl vairāk podkāstu. Es domāju to, kuru mēs ierakstījām ar nevienu citu kā ar Mārtiņu Pļaviņu. Jā, tas podkāsts, es neatceros, kurš bija pirmais, vai vingrošanas, vai ar Mārtiņu, bet ar Mārtiņu bija, manuprāt, tuvāk rudenim. Jā, tā varētu būt. Oktobrs, man šķiet oktobrs. Nu, katrā ziņā, jā, no tā laika mēs laikam neesam bijuši kameras priekšā divatā. Es esmu viens pats bišķiņ kaut ko pastāstījis cilvēkiem. Jā, kas arī nav slikti. Nu, šodien mēs varētu varbūt iziet cauri kaut kā tam, kas ir pagājis pa šo laiku. Jā. Jo man ļoti patīk tas, ko tu man esi jau vairākus gadus ik pa laikam mācījis un atgādinājis. Un es pat balsotu, ka šī epizode tā arī sauktos Zoom out. Ka mēs visi esam, un tas, man liekas, attiecās uz jebkuru no mums, lai vai kurā industrijā mēs strādātu un lai vai ko mēs darītu. Mēs visi esam kaut kādā skrējienā, daram, bet arī man arvien vairāk patīk, arvien biežāk apstāties un tā kā izelpot un paskatīties, kas tad īsti noticis. Ko tad mēs vispār izdarījām, uz kurien šis viss virzās un atkal uzstādīt jaunu kaut kādu trajektoriju. Un man tas ir, es jau iesmēju, man liekas, tas tāds kāds laiciņš. Man pat patīk pašam sev prezentācijas uztaisīt, kuras es tā kā smuki noformēju, pavadu ilgu laiku īstenībā, lai viņi smuki izskatās, lai man rastos laba sajūta un laba pārliecība pirmkārt par to, kur mēs esam bijuši, kur mēs esam, uz kurien mēs ejam. Un paturpinot šo domu, man liekas ļoti interesanti, mums tā dinamika īpaši, ka es esmu visu šo laiku bijis tāds, frontē, ļoti tuvu tajā visā iekšā, un tev ir bijusi iespēja būt varbūt bišķiņ tā kā no malas, redzēt to pasākumu, kā viņš kustās un virzās un aug. Un man liekas, ka tur tā saruna arī visinteresantākā veidojās. Nu jā, un bez tās sinerģijas jau īstenībā arī nevar iztikt, tāpēc, ka tas zoom in, zoom out, viņš jau tādā ikdienas procesā ir ļoti vajadzīgs. Tu jau pieminēji, tīri kaut vai praktiski, bet arī emocionāli, vai ne? Kad tas zoom out, viņš tev atļauj, tomēr paskatīties uz kaut kādām lietām, kas ir notikušas zināmā laika posmā. Un pateikt paldies, vai ne? Jo ir pietiekami daudz lietas, kas ir notikušas, par kurām pateikties, bet tad, kad tu esi tajā ikdienā iekšā un mēs kā pinamies ar visiem tiem saviem izaicinājumiem, tad liekas, mēs redzam tikai tās problēmas un tikai tos izaicinājumus, bet tad, kad tu atskaties pusgadu atpakaļ un tu saproti, ka, cik lielu tu, teiksim, to kalnu ceļu esi nogājis, tad tu saproti, ka, pavisam cits skats tev priekšā ir pareizi. Perspektīva. Jā, cita perspektīva. Tā kā, tā sadarbība starp to zoom in un zoom out, viņi ir gan mums individuāli ļoti vajadzīgi, gan arī tādā partnershipā, manuprāt, ir tā kā ļoti svarīgs faktors, kas mums, manuprāt, strādā ļoti labi. Es piekrītu. Jo 2 gadi šai telpai noteikti ir pagājuši 2 gadi. Mūsu šai iniciatīvai gan ir vairāk. To gan es nepateikšu precīzi vairs. Kad bija tas laiks, kad mēs tikāmies kofīnā uz Barona ielas un 18. augustā būs 3 gadi. Kāds tomēr skaita? Ļoti labi. Es esmu par cipariem, tu zini. Tu esi par cipariem. Es jau arī, bet redz, kalendārs man ir laikam bišķi vājāk vieta. Bet šai telpai Vantis Movement Lab noteikti ir tagad jūlijā apritējuši 2 gadi. Ļoti labi atceros pirmās dienas, kas vispār šeit pats ienāca iekšā un pirmie kaut kādi klienti nāca iekšā un visam bija tāda ļoti vēl tāda svaigā, smarža garša un galīgi vēl nebija skaidrs, kas tas viss būs, bet ir skaidrs, ka jādara. Un tad rekā lēnā garā kaut kāds inventārs nāk klāt, beigās, kas ir pats foršākais cilvēki nāk klāt, daži arī aiziet prom, kas ir normāli vai ne. Tad, lūk, es zinu, kā tas bija man. Man laikam ir interesanti bišķiņ vairāk dzirdēt par to, kā tas par šo laiku bijis tev. Un vēl jau vairāk, man liekas, interesants jautājums. Es tev likšu tādu uzņēmēju kārtā, man tāds rītīgs uzņēmējs, kam ir vīzija, kas redz lietas, kas ies un darīs. Un
pirms tu uzrunāji mani, teorētiski, tev bija iespēja darīt visu un jebko. Bet tu izvēlējies darīt šo. Why? Kāpēc? Jā, redz, pirms es uzrunāju tevi, es jau kādu laiku biju domājis par šo te, problēmu sporta industrijā, vai ne? Kā es tev arī pirmajā mūsu kafijas tikšanās reizē arī stāstīju. Un kā es šo problēmu redzu, respektīvi ir vīzija, kā šo problēmu risināt. Tā kā, ņemot vērā to, ka tajā sporta industrijā es neesmu jauns un kaut ko esmu piedzīvojis jau, tad skaidrs, ka man bija aicinājums šo jauno problēmu, kas man likās arī pietiekami liela, risināt viņu un iet šajā virzienā. Bet es vienmēr esmu uzskatījis, ka cilvēki ir mūsu galvenā vērtība, ja, ka mēs varam strādāt kopā ar foršiem cilvēkiem, ne tādi kā tevi. Mēs varam forši darīt labas lietas, jo viens neko nevar izdarīt. Kaut ko var izdarīt, bet in general, ja tu gribi risināt kaut kādu lielāku problēmu, tev ir vajadzīgi labi cilvēki apkārt, kas tic un grib arī kaut kādas lielākas lietas izdarīt. Un tas komandas spēks, viņš ir ļoti svarīgs. Tā mēs nonācām līdz tai pirmajai kafijai, kur mēs kaut kādā ziņā, man liekas, jau pirmajā reizē nosinhronizējāmies uz to, ka mums ir vienots redzējums par to, kā lietām vajadzētu strādāt. Manā pusē varbūt vairāk bija tās strateģiskās lietas, un kā tu saki, viss tā uzņēmēja darbības, un kā tad mēs varētu šo problēmu, kuru mēs saskatām, kā tad mēs viņu varētu kā nišu attīstīt un kā mēs viņu varētu veidot. Tavā pusē savukārt tieši tas operatīvais know-how, kā šo sistēmu, jeb to iekšējo mehānismu veidot. Skaidrs, ka tajā brīdī jau tas viss bija. Tā bija vīzija, kā mēs zinām, kad tu nekad nezini, kas tev sagaidīs aiz nākamā pagrieziena. Tā vīzija viņa ir svarīga, bet skaidrs, ka tev operatīvā procesā daudzas lietas mainās. Bet es to redzēju tāpat kā arī citus projektus, ko es esmu virzījis. Es to redzēju kā problēmu, kā nišu, kuru var attīstīt, un es jau tad zināju, ka, protams, ir dažādi izaicinājumi pa ceļam, bet pats galvenais ir saglabāt to ticību tai vīzijai un saglabāt to spēju autzūmot, redzēt lielo bildi, saprast, ka ikdienas process ir process, kurš vienmēr nesīs izaicinājumus, bet ja tu saglabā to lielo stāstu un tam stāstam tici un spēj mobilizēt cilvēkus, iedvesmot un iet un darīt, tad tas rezultāts ir neizbēgams. Jo, redz, ja mēs tev paturpinām to uzņēmēja nosaukuma kategorijas, visu to aprakstu, uzņēmējs jau grib ko? Viņš izveido uzņēmumu, kas pelna naudu. Protams. Un tas ir varbūt primārais mērķis, un ideālā gadījumā tur ir kaut kādas dziļākas vērtības, kas tomēr sabiedrībā risina kaut kādu vērtīgu problēmu, ja? kas tiešām daudziem arī ir. Lūk, lai pelnītu naudu, tev bija tik daudz dažādas vēl citas lietas, ko darīt. Visticamāk, vieglākas lietas, ātrāk sasniedzamas lietas, citiem cilvēkiem daudz saprotamākas lietas, bet visur, kur vien iespējams, mēs esam paņēmuši visgrūtākos ceļus no sērijas. Es atceros sevi, un ja tu esi bijis tāds pats, ka tu esi skrien krosiņu, pa Mārupu, starp citu arī. Un vienmēr, kad galvā ir izvēle, es skriešu tagad pa shortcutu, īso ceļu, vai es iešu apkārt pa garo. Bet, protams, ka pa garo grūto, vai ne? Un tagad mēs darām tieši to pašu, tikai tajā uzņēmēja darbības līmenī. Tad varbūt atver iekavas bišķiņu vairāk, kāpēc tieši šī sfēra, šī industrija, uzņēmēja darbība. Jo šis ir, mēs jau pēdējā laikā ar manis bišķiņu vairāk par to sākām runāt, tomēr, cik tagad laiks ilgs ir vajadzīgs, lai mēs vispār sajustu kaut kādu pirmo tādu inerci tajā visā, ja? Kad mēs vairs neesam gluži tāds jaunais spēlētājs tajā bildē, kad bišķiņi ir nostabilizējies tas aspekts, kad, manuprāt, arī cilvēki jūt to mūsu kaut kādu enerģiju, kas mēs esam un ko mēs darām, bet tas ir redz, cik mums pacietība vajadzēja, lai tur nonāktu. Tad bišķiņi varbūt atveram vēl iekavas, kāpēc tieši šī industrija, kāpēc sports, kāpēc veselība, kāpēc vingrošana, kāpēc sporta tehnoloģijas vēl beigās. Jā? Tas varēja būt finanses, tas varēja būt jebkas cits, bet kāpēc šis?
Nu jā, kaut kādā ziņā tas ceļš pats sevi aizveda līdz tam. Es ar sportu esmu saistīts jau arī pirms Vantas tapšanas, pirms Vantas dibināšanas. Un tad es vienu ilgu laiku arī diezgan daudz iedzinājos arī tajā digitālajā transformācijā un par to, ko nozīmē digitalizācija, ko nozīmē tehnoloģija ienākšana dažādās industrijās. Un skaidrs, ka tā sporta, tā izpratne par to sporta industriju, plus vēl jaunās zināšanas par tehnoloģijām, un tā viņas kaut kādā veidā savienojās un izveidojās kaut kāda izveidojās vīzija par to, kā šajā industrijā patiesībā arī palīdzēt tehnoloģijām un radīt kaut kādas jaunas foršas lietas un aizpildīt jaunas nišas un kaut kādā ziņā arī pēc tam monetizēt. Tas ir par to kā, ja? Par to kāpēc. Es laikam neesmu tāds pavisam, savs tikai finansists, kuram interesē tikai nauda. Man tomēr liekas, ka tāds uzņēmēja ceļš vai tāds izaugsmes ceļš, viņš ir daudz arī par to, kāpēc tu to dari, un tas, kāpēc tu to dari, viņš nevar būt monetizējams. Viņam ir jābūt tomēr arī balstītam kaut kādā jēgā un kaut kādā tādā pievienotajā vērtībā, ko tu ne tikai dod pasaulē, bet ko tu arī pats caur sevi iegūst. Tāpēc, ka jebkurš jauns izaicinājums vai šīs jaunās lietas, kur tu iekšā dari kaut ko, kas līdz šim varbūt nav īsti darīts, viņš tev piespiež mācīties jaunas lietas. Tādā veidā tu pats attīsti sevi, un tu jūti gan sevī tās jēgpilnās lietas, gan arī tu tomēr radi tādu lielāku vērtību sabiedrībai. Un man liekas, ka tas ir tas, kas, nevis man liekas, bet tas ir tas, kas mani iedvesmo. Ja es varu radīt vidi, apstākļus, lietas, saturu un tā tālāk, un tas palīdz cilvēkiem, un tas rada pievienoto vērtību, manuprāt, tas ir, man tas dod baigot tādu sinerģiju, tas man atkal baro ar jaunu enerģiju, man liekas, tas ir ritīgi forši. Un savukārt skaidrs, ka tur pretī ir jābūt Excelim, tāpēc, ka kāds jebkuras stundas, tā ir enerģija, un jebkura enerģija viņai ir jāpārvēršas skaitļos, tāpēc, ka cilvēkiem vienkārši ir jāēd un jādzīvo un tā tālāk, vai ne? Bet tas nevar, man tas nav tikai savs par to, man tas vienmēr ir par to, ka tam ir jābūt kaut kam vairāk, lai man būtu. Es esmu misionārs savā ziņā. Es esmu misionārs un es to labi apzinos. Man patīk darīt lietas, kurām ir kaut kāda tāda lielāka virsotne, kas nav tikai skaitļi. Jā. Tu jau arī, kāpēc tāds pats? Es esmu tāds pats. Man tikai, man liekas, kaut kāda vēl interesanti, specifiskāka piejaukuma, man liekas, tie jau visā ir. Un es neesmu drošs, vai es to esmu stāstījis vai komentējis iepriekš, bet tuvākie man cilvēki to noteikti zina. Es izjūtu šausmīgu atbildību. Man ir milzīga atbildības sajūta ļoti daudz dažādos līmeņos. Pirmkārt, es ļoti apzinos to, ka visa tā izglītība, ka mēs esam izgājuši cauri, ir, unikāla iespēja, kas man ir bijusi un maksājusi entos tūkstošus un visu vēl ceļošanu pa vidu. Un ir bijuši daudz cilvēki, kas man ir atbalstījuši, lai es vispār varētu to izdarīt. Līdz ar to man konstanti katru dienu ir kaut kāda neapturama atbildības sajūta par to, ka man vajag kaut ko no tā realizēt, man vajag kaut ko no tā izveidot. Es nevaru atļaut sev nodzīvot savu dzīvi, un savā kaut kādā pēdējā dienā pieķert sev pie domas, ka tas ir viss, ko tu varēji. Nē, es varēju daudz vairāk, bet tagad es atgriežos vēsturē teorētiski, un es cenšos to jau labot. Un tad ir tas nākamais atbildības līmenis, ka tagad tev uz to konsultāciju vai uz treniņu tas cilvēks, un neatkarīgi sportists vai nesportists, bet tomēr atnāk pie manis, pie mums, ir tā ārprātīgi liela atbildība tomēr par to, ka mēs ļoti ietekmējam tā cilvēka dzīvi ar katru vārdu, ko mēs pasakām, ar katru vingrinājumu, ko mēs iedodam. Un starp citu, ļoti daudz īstenībā tas pat ir par to komunikāciju, īstenībā, kas starp mums notiek.
Un tam cilvēkam tā trajektorija viņa dzīvē ir bijusi kaut kāda viena, tad manējā ar šeit un bams. Es kaut kā esmu to ietekmējis. Un varbūt tajā skrējienā var ātri par to aizmirst, bet atkal uztaisam tos mazos zoomouts, un tad tu tā saproti, ka wow, nu, tā kā es pieliku savu roku tur, un tad no tā izveidos kaut kas. Citam tas nozīmē to, ka viņam vairs nesāp, un viņš var darīt. Citam tas nozīmē panākumi kādā sporta spēlē un tam līdzīgi. Bet, un es atgriežoties atkal saknē pie visas šīs kopējās vantas bildes, ir tā, ka es zināju, ka arī man, es nevaru vienkārši būt Jākavs Grīnbergs, ir jābūt kaut kam daudz lielākam. Aizstā, virstā un tam līdzīgi. Nu, no sērijas nevis Bruce Wayne, bet Batmans. Ja? un rekut, es jau tajā laikā, kad tu man aicināji uz to pirmo tikšanos, es īstenībā jau biju sevi izsmēlis tajā kādā personīgajā freelance līmenī. Nu, kad es viens pats kaut kur braucu, pieņemu, palīdzu. Tas bija ļoti interesants taimings. Tagad, skatoties, arī saprotot to, ka tu ienāc tieši foršā īstā brīdī, kur man nebija jausmas, vai es tam esmu gatavs. Un ko tas prasīs un ko tas nozīmēs. Bet es zināju, ka ir jāvāc. Un es arī tevi, vismaz caur to mūsu basketbola sadarbības pieredzi, kā zināju, pazinu, jūtu pietiekami labi, lai saprastu, par ko tas ir. Un tas, ko tu teici. Ka tas nav vienkārši biznesa projekts, bet tas ir radīt daudz lielāku, plašāku pievienoto vērtību. Un arī nākt ar to atbildības sajūtu par to, ko tas radīs un kā tas paliks arī pēc tam, kad mēs te vairs nebūsim. Nu jā, kaut kā tā. Un tagad es arī spēlēju visu to kaseti atpakaļ, kad pirms tiem gadiem, 2,5 vai cik tas sanāk, jā, kad mēs ierakstījām to iepriekšējo podkāstu. Mēs sēdējām kabinetā lejā, divatā. Un mēs kā 10 minūtes neko daudz pat nerunājām, bet bija skaidrs, ka kaut kas ir iekustināts, kaut kas ir piedzimis, kaut kas ir radies, kaut kas ir. Un tad mēs esam šeit. Jā, un tas labs ceļš noiets ar ļoti daudz izaicinājumiem un dažādām lietām. Traki daudz īstenībā. Jā, traki daudz, bet neviens projekts un neviens startups jau bez tā neiztiek. Un arī, protams, ka mēs neesam izņēmums. Un es pat teiktu, ka tas ir vajadzīgs. Lai tu nonāktu brīdī, kad tu izbāz galvu virs ūdens, tev ir jāsaprot, kā tas ir. Kā tas ir elpot. Jā, man ir tādā personīgā izaugsmas kontekstā, manuprāt, es izjūtu arī milzīgu īstenībā ieguvumu. Es ceru, ka tu arī, bet es noteikti tādā ziņā, ka es kad devos uz Ameriku studēt, es zinu, tas man ļoti, ļoti, ļoti attīstīja man redzējumu, domāšanu un tam līdzīgi. Tad es to pašu izdarīju ar Spāniju, domādams, ka kā būs, ka es aizbraukšu uz valsti, kur es neesmu bijis un nerunāju valodu, kā tas man izmainīs. Un šis ir mans nākamais. Es 2 gadus vai 2,5, 3 gadus esmu tagad šajā piedzīvojumā, sauksim, kurā arī es personīgi visu laiku mainos, kur nekautrēšos atzīt, ne pāris reizes vien esmu arī atsties zemos punktos, kur domāju, nafig man šo visu vispār vajag. Bet interesantā lieta ir tāda, ka lai vai cik grūti man bija un lai vai cik zemu es biju nonācis, arī viens pats savās domās, es vienmēr atsitos pret to domu, ka šeit, darot šo lietu, man ir kaut kāda 0,000 kaut kāda procenta iespējas kaut ko amazing. Bet, ja es iešu atpakaļ darīt to, ko es darīju, tad ir 0% iespēja. Exactly. Un ja man šī dzīve ir dota, un man ir rokas un kājas, un enerģija un galva, kaut ko ņemt un darīt, tad es atkal attapšos tajos 90 gados, un cerams, ka vairāk 100. Longevity. Yeah. Un es domāju, vai tas ir viss, ko tu varēji. Un viss, nē, es ceļos kājās, es eju tālāk, es uzzvanu tev, bišķiņ pačīgs, tu man bišķi nomierini, tu man esi daudz reiz nomierinājis, īstenībā tā diezgan efektīvi, teiksim tā. Un es pieņemu, gan jau tev tas izdevās, tāpēc, ka tu pats tam vai nu gāji cauri tajā brīdī, vai tu esi izgājis tam jau iepriekš. Gan, protams, gan. Un skaidrs, ka man arī bijuši mirkļi, tu jau arī ļoti labi atceries, man ir bijuši mirkļi, kad liekas, ka viss, metam mieru, nemocamies un tā, bet pašā laikā, atkal tas audzums un tā pateicība, skatīties uz to, kas ir un būt pateicīgam par to, kas ir un tā, un tas viss jau palīdz.
Tas ir tāds ļoti liels, ļoti tāds regulārs, pašdisciplinēts darbs, vai ne? Pašam ar sevi, sevis skaņošanu, viss pārējais, kas ļauj iziet tiem grūtajiem mirkļiem cauri. Un atkal, vai ne? Sarunās un esot kopā un laiku pa laikam viens otram atgādinot par to virsotni, vai ne? Tas ir vieglāk nekā tu esi viens un tu dari to viens, vai ne? Tā kā skaidrs, ka es noteikti arī tāpat kā tu, Jēkab, esmu ļoti daudz lietas gan iemācījies, gan ādu uzaudzējis, gan bijis spiests pieņemt kaut kādas dažādas hameleona formas, lai risinātu dažādas izaicinājumus tieši tāpat kā tu. Tāpēc skaidrs, ka tā izaugsme arī personīgā līmenī, tas, ko es arī minēju, kad ja tas nav tikai sausi pa cipariem, bet mēs ejam uz kaut kādu ambīciju, tu jau esi uz kaut kādu tādu lielākas problēmas risināšanu, un tā tu jau esi spiests visu laiku tomēr pieturēties pie zināmiem spēles noteikumiem un tās psiholoģijas un tādas arī ideoloģijas uzņēmumā, vai ne, kas mums nereti ir novedis pie varbūt nepopulāriem lēmumiem un nepopulāru tādu lēmumu pieņemšanas, bet, ja tu pieturies pie tā, tu jau neizbēgami audz, tāpēc, ka tu vienkārši pieņem lietas par labu nevis tam, kā tu jūties vai kā mēs jūtamies, bet tu pieņem labu, tā kā tu izkāp no tā ārā un tu pieņem lēmumus par labu tam, kas ir tas trešais spēlētājs, kas ir Vantis, vai ne? Un par labu tam, lai tas, ko mēs esam kopā atnākuši darīt, lai viņš aug. Un bieži vien tas ir, tas ir pieņemt. Tas ir bijis pieņemt dažādas izaicinājumus, kuri varbūt nav saskaņā ar to, kas ir ērti tajā brīdī, vai ne? Jā, un te man liekas svarīgi vēl, ko es redzu piebildi, ko es varu pielikt klāt, ir ne tikai turpina augt, bet aug nekad nezaudējot kvalitāti. Mēs esam ļoti iestājušies par to, ka labāk, lēnāk, mierīgāk, bet saglabāt to savu rokrakstu, saglabāt to, kas mēs esam, mūsu identitāti, mūsu vērtības, mūsu visas šīs lietas. Un varbūt kur arī tas ir kaut kur sācis lēnām atmaksāties varbūt šobrīd. Varbūt, es ceru, ka tas kaut kur varbūt ir sajusts arī plašāk vai to jau mēs nezinām. Bet jā. Mūsu uzdevums jau, to mēs nezinām, bet mūsu uzdevums jau ir dot, vai ne? Turpināt dot un ticēt tam, ka tas, ko mēs gribam cilvēkiem dot, ka tas atradīs ausis, tas atradīs tos, kam to gribas, kam to vajag un tā. Bet tu pareizi mini, tas vērtību jautājums, tas tāds mūsu tādas, iekšējās kultūras jautājums. Pareizi, kā mēs lietas darām, nezaudēt to un turpināt darīt to tādā veidā, kā mēs to darām. To, manuprāt, mums ir ļoti veiksmīgi izdevies saglabāt. Vai pat pilnveidot. Es piekrītu. Tādā uzņēmēja darbības, vispār tiešām tāda liela projekta kontekstā, man liekas, tev tā pieredze noteikti ir daudz lielāka kā man. Vai ir kaut kas tāds tieši konkrēti Vantis projektā, sauksim, vai šajā visā piedzīvojumā, ko tu esi konkrēti iemācījies no šī, bet tu vēl nebija paspējis iemācīties iepriekš? Viena lieta ir ļoti daudz lietas. Kas tev nāk prātā vienkārši? Pirmkārt, jau es tādu... Leaderships, es teiktu. Tas, ja tā vienā vārdā, tad leaderships noteikti ir tas, ko es esmu arī daudz, gan tur klausījies podkastus, gan mācījies. Jo es, līdzīgi kā tu, arī iepriekšējos projektos man patika darīt, man patika domāt, man patika, bet es nemācēju vadīt cilvēkus. Un es nemācēju būvēt komandas. Un es nesaku, ka es arī tagad to ļoti labi māku, bet tas ir tas, ko šis te projekts
vienkārši esot arī sadarbībā ar tevi, ko mēs jau arī sākotnēji sapratām, kāds tas modelis būs un saprotot, kā mēs to visu attīstīsim, bija skaidrs, ka tur es gribu teikt, ka tur tā izaugsme bijusi man liekas, ka ļoti, ļoti liela. Man tā personīgi liekas, tāpēc, ka, un nevis tāpēc, ka es to tā vienkārši līdz ar to, kad es esmu radījis apstākļus un tam visam kaut kā veidoties, ja es esmu kaut kādā veidā spiests arī bijis sev radījis apstākļus, izpildīt pavisam jaunas lomas un darīt citas pavisam lietas. Un tas manī noteikti arī ir, kā es minēju, es arī apzināti daudz ko klausījos, daudz ko mācījos, vienkārši, lai arī saprastu, kā to darīt empātiski, gudri. Tā, kad es veidoju to savā ziņā arī to klimatu, vai ne, organizācijā tādu, kurā ir patīkami un forši būt un iedvesmojoši būt. Bet tas laikam sanāk ir, tagad tu piemini konkrēto par leadership, bet man liekas, ka tas mums ir parādījis visos līmeņos, tam arī mūsu vēlme un spēja konstanti mācīties. Mums bija teiciens ilgu laiku fail fast, fail forward. Fail forward, jā. Krīt uz sejas, bet krīt uz priekšu, pieceļos tur, kur seja bija. Atkal krīt uz priekšu. Tas Washington teiciens, jā. Rekā. Denzels. Denzels ir, jā. My man. Tāpēc tu to my man visu laiku. My man. Jā. Mēs to reāli arī esam izdarījuši. Maks pirmais gads bija excellence. Tas atkal ir no tādas tehnikas, kas vienkārši arī, ko es esmu ļoti labi zinu, tos visādus tos startupu kompāniju skolotājs, ja tā viņas var saukt, vai ne, kas māca dažādas tehnikas par to, kā būvēt uzņēmumus, kur kas notiek, kurā brīdī un tā tālāk. Un skaidrs, ka fail fast, fail forward savā ziņā ir, kā, ja tu esi gatavs ātri kļūdīties, tas jau pat nav no startup, teiksim, vai no uzņēmuma būvēšanas tādas perspektīvas, tas vispār dzīvē. Ja tu esi gatavs ātri kļūdīties, tas nozīmē, ka tu esi gatavs, pirmkārt, rīcībai, ja? Un jebkura rīcība tev vai nu iedod mācību, vai nu iedod uzvaru, ja? Savā ziņā. Vai nu tu uzvari un tu ej uz priekšu, vai nu tu iemācies kaut ko jaunu. Ja? Un tāpēc man tā filozofija vienmēr ir bijusi. Gāz grīdā, nebaidamies, rīkojamies, darām, un tu jau zini, kurš cilvēks, kurš ienācis Vantas ekosistēmā, ja, jebkuram ir vienmēr bijis tā, ka viņš var darīt daudz vairāk nekā no viņa prasa. Tā kā zaļā gaisma visos virzienos, un mēs tieši gribam, lai ir tā iniciatīva. Mēs tieši tāpēc arī to gribam, tāpēc, ka mēs gribam pārvietoties ātri, vai ne? Mēs nekad neesam meklējuši darbiniekus, mēs esam meklējuši partnerus, vai ne? Jā, exactly. Cilvēks, kas arī grib kāpt kalnā, vai ne? Un kāpjot kalnā, tu visu laiku paklupsi, tu visu laiku, tu nezini, kas tajā nākamajā solī tev sagaida, bet nevajag baidīties. Ne? Kļūdamies, iemācāmies, ejam tālāk. Atkal tā, atskatoties, varbūt es jau arī, man ir startup bijuši un iepriekš kaut ko es esmu pats darījis, vai es dzirdējis, ka vienmēr citi runā, kad man ir ideja. Varētu darīt šo. Un tad tas dabīgais instinkts ir, es sākšu, tad, kad es visu būšu izplānojis, man viss būs sarakstīts, sarēķināts, paredzams, drošs. Tā arī nesākšu, jā. Pirmkārt, tas netiek līdz tai sākšanai, bet numur 2, atopies tajā mirklī, kad tu pats smejies, ka tu nevarēji šo visu paredzēt. Ka tikai ejot un darot, tu vispār uzzini, kas tas ir, ko un kā tu darīsi, bet vēl jau vairāk, tu nevari izplānot to, kā tu jutīsies, vai ne? Tu nevari izplānot to psiholoģiju, kā tu varbūt negulēsi pāris naktis, jo tev ir stress par to, vai kā tu sēdies pie kompja naktī, vai kā tu man jau, tu man to sen arī teici, ka tas ir kaut kā jāpiedzīvo un jāizdzīvo un tam līdzīgi. Kamēr man doma galvā par to fail fast, ļoti interesanti īstenībā, tas ļoti konvertējās arī uz fizioloģiju. Teiksim, kā mūsu smadzenes mācās. Piemēram, ja es gribētu tevi iemācīt
pietupties kaut kādā specifiskā veidā. Tad tas instinkts ir, es zinu, kā to darīt pareizi. Es tagad tev mācīšu to pareizo, un tiklīdz tu izkāp no tā pareizā ārā, es tev sitīšu pa nagiem. Kaut gan zinātne, gan praksa rāda to, ka īstenībā mēs gribam tās kļūdas pieļaut. Kontrolētā, drošā, apzinātā vidē. Bet es pat sākumā ļaušu tev darīt tā, kā tu to vienkārši dari, bet es tev izveidošu to vidi, ka tu, ja tu tās kļūdas pieļaus, tu dabīgi būsi spiests kaut kur virzīties uz to, ko es gribu beigās. Bet tu nezināsi nemaz par to neko. Un tad tā ideja, ka mēs sākumā ļaujam tam kļūdām notikt, un tā vide lēnām tas kļūdas samazina. Līdz kamēr tu dabīgi nonāci uz to optimālāko stratēģiju, tam pietupienam arī. Un es tagad, skatoties uz to uzņēmumu, ko mēs veidojam, mēs redzam īstenībā kaut ko līdzīgu. Mēs esam startā tik daudz ko mēģinājuši, darījuši, testējuši, ka tagad mēs tā smuki, ka mēs zinām diezgan jau solīdi labi, kas mēs esam, ko mēs darām, kāpēc mēs darām. Tikai mēs vairojam tos dažādus veidus, kā mēs to darām. Un reku arī mūsu komunikācijā mēs to pat vairojam. Jā? Paldies Dāvi, šautauts Dāvim, kas mums podkāstu nodrošina. Man liekas, ka tas ir tas spēja mācīties, adaptēties, pielāgoties, nekad neatslāpt. Ne? Jo tiklīdz tu atslāpst, game over, tad viss jau ir pagājis tev garām. Tas ir par to ceļojumu, ne, ko mēs, kāpēc, ar ko tu iesāki, kāpēc mēs šeit esam un ko tad mēs te šodien filmējam. Ne? Pirms 2 gadiem mums bija epizode, un tagad mums atkal ir epizode. Mēs esam izgājuši tādu ciklu, tā varētu teikt, tādu lūpu. Es jau gribētu teikt, ka augstāk, kā Alis zīmēs, starp citu, augstāk nekā sākumā noteikti, bet noteikti tā leja tur bija. Un tā leja jau redz, tas jau ir tas mācību process, jo skaidrs, ka tu ej iekšā kaut kādā nezināmā lietā, skaidrs, ka mums ir vīzija, vai ne, bet dzīve jau vispār, tāpat kā sirds ritms nav tikai taisna līnija vai uz augšu vai tikai uz leju, vai ne, visu laiku ir kaut kāds ceļojums, un šeit jau līdzīgi ejot mums iekšā, skaidrs, ka ir kaut kāds kritums, un tajā krituma laikā mēs saprotam, kā mums strādāt, kas mums notiek, mēs tik adaptējamies, vai ne, krītam, vienā brīdī mēs atrodam to izpletņu roku tur, vai ne, tur mēs viņu pavalkam, vai tur, nezinu, kāda cita lidojoša palīga līdzekļa roku tur, ja, un tad mēs iemācāmies, kā mēs varam atkal sākt planēt, un tad kā mēs varam celties uz augšu, un skaidrs, pa ceļam ir bijuši dažādi tie faktori, bet es vēlreiz atkārtošos, ka man liekas, ka tas, ko mums ir izdevies un ko mēs arī ļoti labi ar tevi, tāpēc, ka mēs varbūt arī tādi nelokāmi esam savā ziņā, vai ne, mums man ir kurzemnieks spīts, ritīgs. Esam neatlaidīgi, mēs gribam iet to grūto ceļu, mēs gribam kaut kādā, gribam tās lietas, vai ne, un mēs arī esam bijuši nelokām pret to savu ambīciju un saviem mērķiem un savu to, un es nesaku, ka mēs viņu esam sasnieguši. Mēs, iespējams, viņu arī nekad nesasniegsim, zinot man un tevi, bet fakts ir viens, ka mēs neesam atkāpušies no tā. Nekad es negribu teikt. No tā. Neesam atkāpušies no tā mērķa, no tām vērtībām, no tās kultūras, ko mēs šeit veidojam, un tas ir tas, kas palīdz tam lidojušam, palīdz līdzeklim tomēr sākt celties, un tas, ko tu saki, ka tu jau zini, kas tu esi, jo tu zini tos krītienus, tur esi jau, kas saka, gan degunu sasitis, gan pieri un visu pārējo, un tu zini, tev nav, protams, nekad jau nebūs tā, ka nebūs lietas, kas mūs nevar pārsteigt. Vienmēr viņas būs, bet jā. Nē, ir sajūta, ka vienkārši ir vairāk instrumenti kaut kādi, ar ko to apstrādāt. Kaut kā, ka iepriekš es tāds gan arī vai kails tā kā lēcu tajā iekšā, tagad man ir bruņas, tagad man ir zobens, tagad man ir vairoks. Kaut kā, kad... Ir tās iestrādes, ir skaidrs know-how, kā to pielietot, vai ne, un kas strādā, kas nestrādā, un tā tālāk. Un arī tas dziļais why, viņš ir izkalts, es teiktu. Viņš ir izkalts, viņš ir noslīpēts, jā. Katra diena ir stress tests. Kāpēc tu šeit atbrauc šodien? Kāpēc tu šeit ieradies? Kāpēc tu tagad te vingro? Kāpēc tu dari? Kāpēc?
Un, ja tas kāpēc nav atrasts, tu ziemas tumšākā rītā nemaz nevar no gultas izkāpt ārā. Daļai naudas es noteikti nekāpu ārā. Atceries, to teicu vienu dienu, nav klausies, kāds sakars. Kā es iepriekš strādāju 2 dienas nedēļā un pelnīju 5 reizes vairāk. Tagad es strādāju 5 dienas nedēļā, pelnu 5 reizes mazāk. Kāds sakars? Un tu pasties uz mani un saki, nu jā. Es domāju, tu man kaut ko labāk pateiksi, bet nē, jā, tas ir apmēram tā kā. Tas ir tas, uz ko tu parakstījies. Ja? Nu, ja. Un tad tas man tā vēl tā iesiet pa iekšām. Bet tas ir pa bailēm arī bišķiņ stāsts, manuprāt, īstenībā. Jo atkal nekautrēšos atzīt, man finanses, man pa dzīvi ir bijis tāds bailīgs temats, man ir bijis bail. Kaut kā kļūt vājākam tajā, un mēs par to esam runājuši, ja? Kaut kā tāda nedrošība un nestabilitāte. Man tas interesantais novērojums tāds, ka tieši tad, kad tas why, kāpēc es daru to, ko es daru, nostiprinājās. Un viņš palika ļoti dziļš un iekšējs, un ne par to materiālo, bet par to vērtību, ko es ražoju, man arī pārgāja tā lieta. Nav tā, ka man tas neraust vispār. Tā nevar būt, man ne mums visiem jādzīvo, bet kaut kā cita pārliecība. Es domāju, ka tas pirmkārt bija tur pietiekami daudz tie kritieni, vai ne, kas arī uzaudzēja tev ādu pietiek. Kaut kā saka, vajadzēja apēst garoziņu. Tieši tā, vajadzēja apēst garoziņu. Jā, pirmkārt vajadzēja apēst garoziņu, un otrkārt tu kaut kādā brīdī jau, ka mēs bijām kaut kur tajā pagrieziena punktā, jau arī tu, pirmkārt tev izkristalizējās vai, tu apēt garoziņu, un tev arī kaut kādā ziņā caur to visu, to pieredzi, tu jau arī tomēr notic tam, ko tu dari, ritīgi spēcīgi, un tas vairs nav primāri, tikai es saku, tā nauda tikai nav primāra, vai ne? Jā, man savukārt, tas ir, man liekas, tādā personīgā līmenī tas ir rītīgi tāds iekšējais fights par ego, jo tiklīdz tu spēj tik galā ar savu ego, tev tas naudas jautājums vairs nav tik aktuāls. Un tas ir skaidrs, ka tev ir jāpiedzīvo pietiekami zemi punkti, un tev ir jābūt brīžos, kur tev tās naudas nav vispār. Es tādos brīžos esmu bijis un nekautrējos par to runāt. Un tad kaut kādā ziņā tu uz to iemācies skatīties savādāk, un tu iemācies atkal audzums, pateicība, vienmēr ir lietas, par ko pateikties, kaut vai par to, ka mēs pamostamies, no rīta ģimene, veselība un tā tālāk. Ja. Un tas audzums vienmēr ir iedevis tādu, un līdz ar to caur to tu trenē to savu ego, neņemt virsroku, jo nauda jau ir ego jautājums palielina. Tas ir tas, ko tu baidies, skaidrs, ka stabilitāte, skaidrs, ka drošība, bet atkal, ja tu pietiekam daudz audzumo, tad tā stabilitāte un drošība ir tāds, atkal, cik mēs stabili vai droši esam šai pasaulē vispār, vai ne? Tādi mēs tādi sākam tādām filozofiskām pieskarties, bet tā arī ir patiesība, vai ne? Un tad tu saproti, ka tā dzīve jau ir šodien, viņa ir tagad, un tagad es daru to, ko kas man savā ziņā piepildīs vairāk, vai ne? Un iedod man to jēgu visvairāk. Un ja man šodien nav, es nevaru atļauties, pa lielam, ja man ir rokas, kājas, ēst, dzert, man viss ir, kāpēc es nedarītu to, ko es gribu darīt, vai ne? Ja man tā diena ir dota. Skaidrs, ka tas tā ļoti, filozofiski varbūt skan, bet in general tas ir, es domāju, tas naudas jautājums lielā mērā ir par ego. Ja mēs dzīvojam tomēr tādā, mēs dzīvojam pasaulē, kur nauda, kā saka, spēlē lielu lomu, un tā, bet ja tu spēj uzsvarus salikt ne par labu savam ego, bet par labu kaut kādai misijai un kaut kādām lielākām vērtībām, tad tas strādā. Es vēl atceros... Ceļojuma gala punktā jau, protams, vai ne gala punktā, bet kaut kādā zināmā pieturā mēs visi gribam caur šo te augt un visi gribam arī pelnīt. Par to vispār nav jautājumu. Tur mums ambīcijas ir ļoti labas. Bet tajā ceļojumā bez tādas saraušanās, vai ne? Un bez tādas tāda iekšējā audita un vērtībām un tāda vispār izpratnes par to, ko tā nauda dara man dzīvē un kāpēc man viņa ir vajadzīga un kas varbūt, bez tā neiztikt, manuprāt.
protams, ir dažādi citi stāsti. Nu, ir citi stāsti, bet tas es runāju par savu stāstu un arī tavu stāstu un mūsu stāstu kopā. Skaidrs, ka ir tur, nezinu, bagāts onkulis vai tanti, kas iedod maisu vai mugursomu, pasaka, čaļi mauciet, tas ir cits stāsts. Bet, ja tev tas ir, kā saka, jāuzbūvē from scratch, nu, tad tas ir šīs ceļš. Nu. Tev ir jākļūst pašam par, zinām, mērā tādu, nu jā, sevis noskaņotāju, vai ne, un psihologu. Nu, noteikti, jā. Un tas ir tādā personīgā līmenī daudz tādas svarīgas lietas, kuras jāspēj sevi kārtot un menedžēt. Es tagad tā pieķēru sev pie domas, ka arī profesionālā līmenī es novēroju līdzīgu lietu. Un tas izpaudās līdzīgi. Es domāju, tev arī stāstīju kādu laiku atpakaļ par National Geographic gāja tādas sērijas Genius, un otrā sezona ir Picasso. Un viena maza rindiņa, kas, man liekas, tajā trailerī tika pat biekšā. Tur tas stāsts bija, ka kaut kāda jaunā mākslinieca nāk tur pie viņa, tur prasīt, kā tu nonāci līdz šim apmēram, ja? un ko man darīt, pamāci man un tā tālāk. Un viņš kaut kā neizturēja tos jautājumus un uzsprāga ar to, ka tas, ko tu neredzi un nesaproti, ir, ka, lai tu radītu patiesu mākslu, tev ir sevi tajā pilnībā jāpazaudē. Tev ir pilnībā jādodas. Un tu strādā dienu un nakti, un nekas cits neeksistē. Un es vēl tā laikā to bišķi tur skatījos un klausījos, un es arī, teiksim, tai savā profesionālā pusē pieķēru sev pie domas, ka varbūt kaut kas bišķiņi ir apnicis arī tajā, ja? kas nebūtu dīvaini cilvēkam, kurš ir, vismaz tajā brīdī sanāk 10 jau gadus īstenībā to darījis, ja? Un gribās kaut kādu jaunu izaicinājumu, kaut kādu jaunu lietu. Un tad no otras puses domāju, bet kas notiktu, ja es ietu 100% tajā vienā lietā? Ko es jau 10 gadus daru ok, bet varbūt es to varu darīt excelenti. Varbūt es to varu darīt vēl augstākos līmeņos, kā es to vispār biju iztēlojies. Ja? Un atkal šī ir tā vide, viss, ko mēs veidojam, ir tas, kas mani aicināja lekt tajā vai dziļāk iekšā. Un man pašam par pārsteigumu es atradu jaunu kaut kādu baudu pat tajā, un gandarījumu, ka es tiešām varu labāk. Es varu izdomāt risinājumus, kurus iepriekš nebiju pat redzējis nekur, un es varu palīdzēt veidos, kā es nebiju nekad zinājis. Man liekas, ka tas arī ir bijis, man liekas, tāds vērtīgs punkts, kas ir atdzīvinājis kaut ko no jauna. Mainoties tajā vidē, mainoties tajā lomai, mainoties tam, kāpēc. Arī profesionāli tas ir mani un es ceru arī mūsu komandu izaicinājis un motivējis jaunos kaut kādos augstumos. Zinot mūsu to iekšējo kultūru 100%, jo zinu, ka nekas... ka mums viss caur spriedzes. Temperatūru, jā. Kad mēs to nesen arī runājām, ka tu cēli temperatūru, es viņu mēģināšu tā bišķiņu pieliet augstu ūdenīti, lai bišķi mierīgāk paliek, bet jā, temperatūra tieši tā. Bet man ritīgi patīk arī tas, ka mums ir pēdējā laikā bijuši vismaz viens ļoti labs gadījums, kad no mūsu komandas arī temperatūra nāk mūsu virzienā. Jā, sākam izjust. Jā, un tas ir ritīgi, man ļoti patīk, un es tiešām par to varu pateikt tikai labākos komplimentus. Tas nozīmē, ka tas domāšanas veids, vai ne, un tas, savā ziņā tāda inerce viņu pārņem arī citi cilvēki komandā, un tas ir, tas jau ir tikai... Mēs jau esam attiecību biznesā, vai ne? Pēc absolūti, būtības. Un tas, ka mēs viens otru kaut kādā veidā izaicinām un liekam radam apstākļus, nevis piespiežam, bet radam apstākļus performēt augstākā līmenī un būt atbildīgākiem, būt pateicīgākiem un tā tālāk. Ja? Tas, manuprāt, ir tas, kas ir vajadzīgs jebkurā komandā. Un mēs šeit visā esam kopā un vienā laivā, zin kā... Vienam ūdens jāgrābj ārā, otram ir jāgatavo zupa, trešiem. Kas ir interesanti, jo tajā pašā laikā mēs cenšamies radīt to brīvību. Iespēju izvēlēties, klausies, ko tad tu gribi. Tas, ko tu no šejienes saņemsi, ir pilnībā atkarīgs no tā, cik tu nāks un ņems. Tie bija mūsu vārdi pilnīgi katram cilvēkam, kas pie mums ir atnākuši ciemos. Un absolūta brīvība. Tajā pašā laikā tu izjūti pēkšņi temperatūru, jo redz, viņiem jau tas pats notiek, kad viņi sāk meklēt, kāpēc es daru to, ko es daru, kāpēc
kāpēc man te censties, kāpēc es uzreiz nesaņemu algu par to, kāpēc viņi arī iet laikam šajā ceļojumā uzreiz katrs pats sev cauri, un ar viņiem tas ir ļoti, ļoti grūti. Un es ceru, ka mums ir izdevies kaut nedaudz viņus atbalstīt tajā visā uz priekšu. Un ja jau viņi vēl ir ar mums, tad jau sanāk, ka kaut ko mēs darām bišķiņ pareizi arī. Noteikti vēl ir jāslīpē tas leadership. Es domāju, to labi pieminēju, jā, ka tas tā ir liela lieta, ka ir tā. Mēs jau zinām, ko mēs savās galvās domājam, katrs, bet ko otrs jūt un saprot, un tā var atšķirties. Un, ja mēs mākam ik pa brīdim to zoom out uztaisīt un atkal tā kā sasinhronizēties kopā un atkal iet to vienoto soli uz priekšu, tad tas, man liekas, arī ir bijis tas mūsu tāds foršs ritms, es teiktu, kurā mēs dzīvojam. Un nu jau ir tā, ja mēs ilgu laiku, mēs tagad to ritmu diriģējām, tad, kā tu saki, tagad arī no komandas puses tas ritms sāk jau veidoties pretī. Un es tajā redzu milzīgu to izaugsmes soli un arī potenciālu uz priekšu, kad tas finansiālā pusē, es ticu, ka viņi vienmēr atnāks, un tas vienmēr notiks, ja tikai mēs turēsimies pie šī. Ja mēs paliksim pie augstākās kvalitātes sniegšanas vērtībām, un arī turēsim savā komandā cilvēks, kas dzīvo šim līdzi. Jā, precīzi. Tu vienmēr esi teicis arī to, ka visi par tiem cilvēkiem, un ilgu laiku es to varbūt, es negribu teikt nesapratu, bet es kaut kā nevarēju tajā ieklausīties vai to tā sagaršot līdz galam, jo es varbūt pats vēl biju iestrēdzis tajā ikdienas skrējienā tik ļoti arī, kad man nebija laika to tā apstrādāt. Tagad tas jau arī man izskatās citādāk. Un par to runājot, tas arī ir interesants aspekts, par ko padomāt. Ka tev ir ikdienā jāizdara tas, kas tev jāizdara, lai tas dzīvo un notiek, bet tev ir jāatrod tas laiks, fokus un enerģija tai attīstības pusē. Ja tu piepildi visu savu dienu tikai izdarot lietas, tad atkal es pavadu dienu stāvot uz vietas tehniski, un man tas besīja ārā vienkārši. Un man dažreiz ir grūti ar to sadzīvot tādā aspektā, jo man gribās uz laiku to attīstību redzēt. Man kaut kādu mazu solīti, kaut kādu jaunu Excelīti, schēmiņu, vienalga ko, bet tas ir, kas man baro to enerģiju, ka mēs ejam. Tas ir tāds radošais process, kas ir vajadzīgs ikvienam. Un tāpēc mēs arī mēģinām iet plaši, un mēģinām iet dažādos virzienos, un arī gribam, lai arī tie cilvēki, kas ir komandā, iesaistās un kaut kādas lietas uzņemās, un tā, lai arī ne tikai lai mums lietas iet uz priekšu, bet arī lai tie cilvēki augtu caur to, lai viņi piedzīvo jaunas lietas, un lai viņi iemācās jaunas lietas un uzņemās atbildību par to un tā tālāk. Tas ir būtiski, protams. Un ir interesantas situācijas. Viņiem šīs atbildības ir iedotas. Un ir interesanti paskatīties, kā viņi dīlo ar to, kā viņi tiek galā ar to. Jo arvien vairāk ir tā, ka pie manis atnāk kāds jautājums, klausies, ko šeit darīsim, kur mēs pa kreisi, pa labu, uz augšu, uz leju. Es saku, tu man pasaki, kā mēs darīsim. Kad viss tev nav, saprot, ka šis ir uz mani. Es ņemu sev, viss aiziet. Un ir tas tāds foršs arī gandarījums redzēt, kā tie cilvēki, kas mums ir blakus, arī aug tam visam līdzi. Un starp citu, ne tikai profesionāli, es teiktu, arī ģimenes pusē. Noteikti uzslava no manas puses Kačai, no tavas puses noteikti arī Ievai. Viennozīmīgi Ievai un bērniem, jā. Es domāju, ka viņiem arī šis nav bijis viegli un nav viegli ar mums šādiem vizionāriem sadzīvot. Galīgi nē. Tas ir tas bīstamais ar mums, manuprāt. Mēs esam divi vizionāri, un mēs varam aizskriet ļoti tālu nākotnē uz priekšu, bet ir jāizdara šodien to, ko jāizdara šodien, un mēs varam pazust tai vīzijā, manuprāt, ļoti viegli. Es noteikti, tu tieši tāpat. Un tas ģimeniskais atbalsts, kas ir blakus, noteikti ir bijis arī, manuprāt, milzīgs spēlētājs šeit visam. Protams, viennozīmīgi, zin kā neviens jau... darbā mēs esam kopā un partneri, un mēs viens otru atbalstam, bet tu jau nevari būt visu laiku darbā. Un lai arī es kaut kādā ziņā reizēm man liekas, ka es esmu visu laiku darbā, un iespējams, ka mājās ar reizēm tā liekas, jo es tur, nezinu, esmu austiņās un tā tālāk, un domāju, vai tur, procesors griežās. Jā, visu laiku, jā, vai... Bet man ir, tas miers, mājās tas, kad ir,
tas tā kā ļoti sabalansē to visu. Jo ikdiena, protams, ka viņi ir kāda viņi ir. Un man viņa patīk, bet tas, ka mājās ir miers, tas iedod tādu balansu. Un tas ir tas, ko es meklēju šodien. Tā. Nu, jā. Un mājās man viņš ir. Jā. Tā kā pilnīgi noteikti. Mums tikai kādu hobiju vajadzētu atrast, man liekas. Ja mēs... Jaunu uzņēmumu, tu domā? Ja mēs to saucam par hobiju, kāpēc ne? Es domāju, tāda diena arī pienāks, bet es nezinu, varbūt mums jāsāk ir tādas biznesmeņa lietas darīt, šis te tenis un golfs. Ja mēs jau par šo runājam kādu laiku, esam iesākuši. Jā, no golfa noteikti es tev gribu aizvest. Tenis mums ir jāuzspēlē, tu par to runā jau kādu laiciņu. Jā. Vai ir vēl kaut kas, kas tev varbūt, ko tu neesi atklājis, ko tu gribētu izmēģināt? Kas tev stāv tavā atlasītā? Es gribu arī izpletni izlikt. To es saprotu. Bet tas nevar būt hobijs. Tas nav hobijs, tu izdari un tas notiek. Jā. Es pāris stundas palikšu ar izpletni. Nav tāds teikums īsti. Jā. Bet arī īstenībā interesants temats. Tikko es pieminēju to aspektu, lai tu patiesi kaut ko radītu un būvētu un veidot, tev tiešām no sevis jādod visu. Un arī ģimenē tuvākiem savā ziņā šādi tad sanāk kaut ko ziedot, jo tu varbūt mēs neesam, es pieņemu, 100% klātesoši kaut kādus brīžus, kur varbūt vajadzētu būt, jo mēs kaut ko domājam, risinām savās galvās. Kā no tavas pieredzes, tavs skatījuma izstāst, kā balansēt kaut ko vēl papildus ārpus? Tu staigā daudz. Tas ir tavējais, vai ne? Jā. Kā tu pie tā nonāci? Kā tas tev intuitīvi vai kaut kāds izstāstīja, ka tas ir kaut kas labs, ko darīt? Vai... Nē, es vienkārši, man staigājot ļoti labi sakārtojas galva. Patiesībā vienu brīdi es arī biju spiests staigāt, jo man nebija mašīnas. Jā. Un tad es sapratu, ka staigājot man sakārtojas galva. Okay. Tā kā man īstenībā joprojām nav tādas savas arī mašīnas, bet staigāt ar man ļoti patīk joprojām. Es vispār iemīlēju to, ka man ir skaidrība galvā. Un skaidrs, ka mums vienalga, ko mēs dzīvē darām, veidojas diezgan foggy mind, tāpēc, ka tāds miglains prāts, jo mēs daudz ko domājam, daudz ko skatāmies, daudz ko lasām, daudz ko dzirdam un tā tālāk. Daudz cilvēku apkārt un mājās tāpat ģimene un bērni un viss. Un tas viss ir vajadzīgs un viss ir forši, bet tas viss arī rada diezgan lielu informācijas apjomu galvā. Es domāju, tu jau procesors griežās, jā. Procesors griežās. Līdz ar to, tu ļoti labi zini, es esmu stratēģis, man visam ir jābūt skaidram, kur mēs mērķēsim, kā mēs trāpīsim un tā tālāk. Ja? Un, lai tu panāktu tādu pilnīgi skaidru redzējumu, pasteigs viena no lietām, kas man personīgi ļoti palīdz. Es aizēju stundu pastaigāju, sevišķi tas ir tur vakarā, pa tumsu es izēju tur... Batman režīms. Jā, Batman režīmā es izēju tur... stundu pa Mārupi, man ir 10 jaunas idejas. Ne jau tāpēc, ka man viņas nav bijušas, bet tāpēc, ka vienkārši viss tas informācijas daudzums, kas galvā ir, viņš sastrukturizējās kaut kādā skaidrā plānā, kā to salikt, un es zinu, tur 10 labus soļus uz priekšu, ko darīt. Jā. Otra lieta, kas man palīdz, ko mēs arī vienu podkāstu filmējām, tas ir būšana zālē šeit. Vienam pašam no rīta, tur 6:30 atbraukt, trenēties, un tad, kad mums vēl bija tas basēniņš, tad pilnīgi tāda meditatīva vide, kur arī man rīktīgi... Man bieži vien bija tā, kad es atbraucu trenēties, bet pusi no tā treniņa, ko es esmu ieplānojis, es sēžu un pierakstu kaut kādas lietas, tāpēc, ka vienkārši smadzenes strādā, un tas viss arī tā strukturizēti, viss strādā. Zini kā, tas ir rīts, tu vēl neesi ne ar vienu runājis, ne ar vienu komunicējis, un ne ar vienu ticies, un tad tu esi, pats ar sevi, un panākti visi nosēdies, un arī labs laiks, kad kaut kādas lietas izdomāt, un tā. Tā, jā. Skriet neizdomājis? Tas nākamais dabīgais solis, tagad no iešanas, skriešana. Nē. Es nezinu, man...
Un tad jau cilvēki sāk runāt par 10 kilometriem. Tad ir pusmaratons, tad ir maratons, tad ir ultras. Nu, nezinu, kaut kā man... Tas to nevelk vairs. Tāds kompetitīvs tev īsti vairs nav, ne? Man nevelk. Es varu aiziet futbolu, uzskriet, tur uzspēlēt un tā, bet man tāds sacensību režīmā, man patīk sacensību pašam ar sevi. Un es, man neuzrunā kaut kā, es nezinu. Varbūt es tev uzrunā? Es katru reizi, kad jebko ar kādu spēlēju, mēs, kas spēlējām galda tenisu tavā dzimšanas dienā, es biju 100% noskaņots tevi iznīcināt. Tas, diemžēl, tā nenotiek. Es 3 setos zaudēju, bet nē, es nezinu, kaut kur kad es sāku spēlēt, es nevaru zaudēt. Nē, man tāda režīma nav, bet ja man jādomā, ja man nav tas pretinieks nekur ne tur kārtas spēlējot vai tenisu spēlējot, tad... Nē, tādā ziņā es nemāku zaudēt. Mēs, ka tāda režīma nevar īsti būt, vai ne? Izaugot sportā un uzņēmē darbībā vēl jau vairāk. Es esmu ļoti, tādā ziņā, es gribu uzvarēt katru... Varbūt tāpēc es arī neskrienu maratonu. Jo tu zini, ka, ja tu uzsāksi nopietni par to domāt, tev būs tikai opcija vai nu uzvarēt, vai nu neskriet. Vai neskriet vispār, ne? Man ir tieši tāpat doma galvā. Es tik daudz mēģinu domāt, ko es varētu darīt. Es varētu kaut kādā, nezinu, tur kādos turnīros piedalīties kaut kur. Es varētu iet uz spēlēt basīt kaut kur tur for fun, teiksim, Un es visu laiku pieķeru sev pie domas, ka, ja es kaut ko uzsākšu darīt, lai kas tas būs, es iešu uz 100%. Es visu gribēšu izstudēt par to, es visu nianses gribēšu zināt par to, un es iespringšu. Un tad es atopos, tas būs tik daudz laika, tik daudz enerģijas, es nevarēšu to realizēt darba pusē. Nav tā vērts. Nedarīšu. Jāiet pastaigā. Un tā mēs te staigājam. Bet vienīgais izstaigājis visu Mārupu noteikti, jau ne? Cik tev ir kāds riņķīts, kur neesi bijis? Es neesmu Jaunmārupē bijis. Tā aiziet, es jau pa šosei neiešu. Tas tur ir tā, neveiklāk nedaudz. Bet man ir bijuši visādi. Man ir bijuši tāds pastaigas, ka es izēju no mājām, aizēju līdz Rīga Waterfront un pa Akmens tiltu atnāk caur Agenskalnu atpakaļ 3,5 stundas. Es izēju 7 no rīta un visi pamodušies un es atnāku. Vienkārši ar domu, ka iziešu uz Agenskalnu pusi. Tā kā Forrests Gumps, vienkārši tāds sajūta, ka jāpaskrien, jāpaiet. Atopies Amerikas otrajā galā. Un viss tās pastaigas, viss tās domas, viss šīs te vīzijas, vai tos 2,5, 3 gadus atpakaļ tev kaut viena no vīzijām tavā galvā bija šis. Tas viss, kas mēs esam šobrīd, viss, ko mēs darām, vai tev kaut nedaudz bija šī versija iekšā, vai tev bija vairāk kaut kas cits padomā? Tu jau zini, ka mums ir pavisam citas lietas arī padomā. Un šī, ja mēs runājam konkrēti par Movement Lab, par šo te vietu un arī operatīvo modeli, kā mēs strādājam, tas ir, teiksim, tā pirmais solis mūsu plānā. Pareizi? Jā. Mājvieta. Jā, mājvieta. Un to jau mēs sapratām tajā pirmajā kafijas tikšanās reizē, ka, lai mēs varētu šo tehnoloģiju attīstīt un būvēt digitālas lietas sportā, kas palīdz lielākam, apjomam cilvēku dažādās lokācijās, tad mums ir vajadzīga sava mājvieta, sava laboratorija, kurā mēs varam šo gan domāt, kā mēs produktu attīstam, gan arī tomēr būvēt komandu, iesaistīt cilvēkus un tā tālāk. Tajā lielajā vīzijā, protams, ja mēs tagad Movement Lab paņemsim detaļās un analizēsim kaut kādas tādas detaļas, skaidrs, ka mēs tajā brīdī to nevarējām zināt, kā tas strādās, tāpēc, ka mums vajadzēja iziet to mācību ceļu. Ja? Bet tas, ka mums šī vieta būs, un ka viņa būs tāda, kāda viņa ir, un ka viņa būs vide, kurā mēs varēsim inovēt un attīstīt. Jā, tā bija. Tā nebija vīzija, tas bija plāns. Mums tas plāns ir 3 soļos. Tas pirmais solis mums ir, es teiktu, 2 gados viņš ir labi norealizējies tādā ziņā, ka mēs šeit esam, mēs esam uz palikšanu.
mums viss šeit funkcionē, mums ir gan klienti, gan sportisti, un mums ir šī bāzes vieta, mums ir komanda, mums virzās arī viss šeit. Starp citu, paldies visiem, kas arī apmeklē Vantas un arī visiem mūsu sportistiem, kas arī ir daļa no šī stāsta. Absolūti. Un ir tik milzīga daļa. Ir tik forši redzēt tās ikdienas īstenībā šeit, kāda enerģija te kustās šajā telpā, divos stāvos, bet mēs arī ar komandu pēdējā laikā vairāk par to runājam. Jā, un mēs redzam, ka satiekās sportisti šeit no dažādiem sporta veidiem. Kāds no beach volejbola, kāds no basketbola, kāds no hokeja, bet viņi šeit var satikties. Viņi visi iet cauri līdzīgām grūtībām, bet katrs tomēr savā tajā elementā. Ja? Un viņi var parunāt par to, un viņi var viens otru atbalstīt bišķiņu, un viņi var viens otru bišķiņu kaut kādu to stāstu sajust un sadzirdēt, un sajust, ka es neesmu vienīgais, kas ar šito cīnās. Ja? Man ir vēl blakus, kas ar to darbojās. Un savukārt tie, kas nav sportisti un arī ir šajā vidē, viņi iedvesmojās. Protams. Jo viņi redz tos stāstus arī, vai dzird viņus, vai redz, kam šie cilvēki iet cauri, un ko viņi pārdzīvo. Un ja viņi var, es arī varu. Vai ne? Un tad mums atliek tikai būt tam ekstra elementam, kurš pieliek bišķiņu tās zināšanas, bišķiņu to kompetenci, bišķiņu to parādīt to ceļu tikai. Bet to ceļu iet tikai katrs tas cilvēks pats, ka viņš šeit ierodās. Vai ne? Un ir, par to noteikti mums jābūt pateicīgiem, ka tādi cilvēki pie mums ir vērsušies jau daudz, un esam vēl pateicīgāk par to, ka viņi nāk vēl. Un tas ir kaut kas īpašs, es domāju, arī. Jā. Protams. Jā. Un mēs esam pacietīgi arī turējušies pie šī, vai ne? Mēs redzējām, ka tā tas varētu būt, ka mēs gribētu, lai tā ir. Un lēnā garā te mēs arī esam. Jā. Jo, jā. Es domāju, ka es arī tikai šādi varētu sevi realizēt, tā patiesi. Ar to pieredzi, kas arī man ir, ar tām zināšanām, kas man ir. Un tur man acis iedegās atkal. Rekur ir, kas ir cilvēki, visi cilvēki, kas nāk šeit pie mums, ir tie, kuri gatavi arī paņemt to, ko mēs dodam. Un, man liekas, tā sinerģija ir ļoti spēcīga. To būt tajā iekšā, to redzēt, to piedzīvot un tā. Jā. Līdz ar to tāda īsa atbilde uz tavu jautājumu ir labāk nekā es biju plānojis. Vai nekā es biju cerējis. Ir daudz labāk un mums vēl ir tik daudz priekšā un tik daudz iestrādes, ko mēs esam uzsākuši. Nevelti mēs arī šo iniciatīvu esam uzsākuši, lai mēs varam arvien vairāk cilvēks informēt par tām lietām, ko mēs darām, un kā mēs to darām. Jo paliks tikai ar vienu interesantāk. Tas ir fakts. Un tātad par idejām, ejot tālāk uz priekšu, mums jau ir vairākas, bet es domāju, mēs arī rūpīgi sekosim līdzi, kā skatītāji, klausītāji varbūt savā ziņā balsos un gribēs. Bet ideja pirmā ir zinātniska. Mums ir ideja, kur mēs kā komanda varētu sanākt kopā un arī apskatīt tādu zinātnisko aktuālo apskatu par dažādām tēmām, kas pēc tam praktiski, ko mēs varētu arī rādīt vingrinājuma izteiksmē un svaru zāles visu darbu izteiksmē. Un savukārt noteikti arī vēl interesants aspekts. Mēs tomēr gribētu paaicināt ik pa laikam ciemos arī tos sportistus, kas ir tie, kas pie mums vēršās un nāk un bišķiņ dzirdēt viņu pieredzes, viņu stāstus. Un tā kā es domāju, ka tas visiem varētu būt interesanti un saistoši. Un tad jau kas to lai zina? Kāda vēl ideja varbūt mums pa ceļam vēl atnāks? Jā, mums tomēr diezgan daudz arī notiek tajā tehnoloģiju pusē, vai ne? Jaunas lietas. Tā kā es domāju, tas arī būs tuvāk tam augustam, ka būs nopaļojušies tie 3 gadi, tad tuvāk uz rudeni, varbūt vēlāk rudeni, tad jau mums būs arī daudz interesantas lietas. Arī sporta tehnoloģija tāda rubrika varētu vēl atvērties 3. Tātad, ja? Kur tagad mēs esam smuki iesākuši, bet 3 virzieni, kurus mēs redzam, kur mēs varētu iet arī tālāk uz priekšu. Tā kā visiem paldies liels par klātesamību un klausīšanos un varbūt pat skatīšanos šeit tik tālu. Ja? Un paldies tev! Braucam tālāk. Paldies visiem, paldies komandai un Džekab, paldies tev!
Aiziet!